Arābi sāka vērsties pret Ķīnu, kad Trumps iesaistīja Ši Dzinpinu krīzes centrā un parādīja pasaulē, ka Pekina nekontrolē Irānu tā, kā mēģina to pasniegt. Šajā 2026. gada 16. maijā pārmaiņām Persijas līcī ir milzīga politiska nozīme. Saūdarābija un citas arābu valstis saprata, ka Ķīna solīja stabilitāti, starpniecību tuvināšanā, pirka naftu, pozēja kā atbildīga lielvara, bet izgāzās brīdī, kad vajadzēja savaldīt Teherānu reģiona vissensitīvākajā punktā. Trumps ieradās Ķīnā runājot par Irānu, kodolieročiem un atvērtu Hormuza šaurumu, kamēr Šī palika iestrēdzis savā spēlē, cenšoties aizsargāt savas intereses, nekonfrontējot Irānas režīmu. Un tieši tad maska nokrita. Rijādē problēma nav tikai Irāna, kas izdarīs spiedienu jūrā, bet arī Ķīna, kas vēlas vadīt tos austrumus, bet tai nav drosmes savaldīt sabiedroto, kurš draud visu aizdedzināt. Trumps sagrāva Šī, jo lika pretrunu galdā. Vai nu Pekina kontrolē Teherānu, vai arī Persijas līcis saprot, ka Ķīnas ietekme ir tikai skaista runa, aiz kuras slēpjas lēta nafta. Es tev tūlīt visu to pastāstīšu. Bet tagad tu noteikti vēlēsies abonēt kanālu, lai turpinātu būt labi informēts. Informācija reālaikā, ar augstāko žurnālistikas kvalitāti, kādu jebkad esi redzējis. Pēc uzticamības standarta Milsons Alves. Trumpa vizīte Ķīnā izmainīja spēles laukumu, jo izveda Šī no komforta zonas. Saskaņā ar Reuters Trumps teica, ka viņš ir runājis ar Šī par sankcijām pret Ķīnas uzņēmumiem, kas pērk Irānas naftu. Viņš apgalvoja, ka abi apsprieda Irānu un uzsvēra, ka Teherāna nedrīkst iegūt kodolieročus, kā arī nedrīkst turēt Hormuza šaurumu slēgtu. Trumps nostādīja Ķīnu atbildības priekšā, no kuras Pekina centās izvairīties. Vai nu Šī atzīst, ka viņam ir ietekme uz Irānu, vai arī atzīst, ka Ķīnas partnerība ar Teherānu nevienam nenodrošina drošību. Un tad Saūdarābija sāk rīkoties pret Ķīnu. Nevis ar agresīvu runu publiski, bet ar augstu izdzīvošanas aprēķinu. Rijāda pēdējos gados pieņēma Pekinas sponsorēto tuvināšanos ar Teherānu, jo Ķīna solīja mazināt spriedzi, atvērt dialogu un radīt jaunu posmu Persijas līcī. Taču, kad krīze sāsinājās, Irāna turpināja izmantot reģionālās bailes kā ieroci. Problēma saudiešiem ir tāda, ka Pekina gūst labumu no startnieka tēla, bet nav nodrošinājusi galveno – reālu kontroli pār Irānas rīcību. Arī Persijas līču valstis ir iekritušas šajās lamatās. Ķīna vēlas naftu, vēlas tirdzniecību, vēlas ietekmi un vēlas parādīties kā atbildīga lielvara. Taču brīdī, kad kuģi sāka kļūt par mērķiem, kad uzņēmumi sāka baidīties no jūras ceļa un kad Teherāna sāka noteikt pārējas nosacījumus, Ši Dzinpins nestājās pretī Irānas režīmam. Gluži pretēji. Ķīnas diplomātija sāka aicināt uz sarunām, piesardzību un laiku. Tikmēr Irāna ieguva iespēju izdarīt spiedienu uz pasaules ekonomiku. Aģentūra Reuters ziņoja, ka Ķīnas vēstnieks apvienoto nāciju organizācijā kritizēja ASV un Bahreinas priekšlikumu par Hormuzu. Viņš norādīja, ka laiks un saturs bija nepiemēroti. Persijas līča valstīm tas izklausās pēc tā, ka Pekina mēģina piebremzēt Vašingtonu, bet bez stingriem ierobežojumiem Teherānai. Arābu nostāja pret Ši nav jāprāda kā formāla šķelšanās, tā izpaužas neusticībā. Saūdarābija sarunājas ar Irānu, apspriež starpniecību ar Pakistānu, izvērtē reģionālo paktu un cenšas nepieļaut, ka reģions tiek ievilkts karā, ko diktē Teherāna un pieļauj Pekina. Laikraksts Saudi Gazette ziņoja, ka Saūda ārlietu ministrs princis Faisals bin Farhāns runāja ar Irānas ārlietu ministru Abbasu Arakši par diplomātiskajām sarunām, kuras starp Irānu un ASV starpnieko Pakistāna. Tas parāda, ka Rijāda cenšas iet savu ceļu, neusticot savu likteni Ķīnas aprēķiniem. Ķīna vēlējās parādīties kā tilts starp saudiešiem un irāņiem. Tagad Persijas līču valstis saprot, ka tilts bez stabilitātes kļūst par ceļu uz krīzi. Financial Times ziņoja, ka Saūdarābija apsprieda neuzbrukšanas pakta ideju starp Tuvo austrumu valstīm un Irānu, sarunās par to, kā pārvaldīt reģionālo spriedzi. Šī rīcība nestiprina Ši, tieši otrādi. Tas parāda, ka Rijāda cenšas izveidot savu diplomātisko vairogu, jo neusticas, ka Pekina spēs kontrolēt Irānas dusmas. Tikmēr Irāna reaģē tā, kā tā prot. Teherāna saprata, ka Trumps pārcēla krīzi uz tikšanos ar Ši un ka Ķīna tika atmaskota. Ja Ši nespēja pilnībā aizsargāt Irānu, režīms cenšas demonstrēt spēku Hormuza šaurumā.
Vakar 15. maijā kuģis, kas bija noenkurots netālu no apvienotajiem Arābu Emirātiem, tika sagrābts un aizvests Irānas ūdeņu virzienā. Tikmēr Indijas karogu nesošs kravas kuģis nogrima netālu no Omānas pēc uzbrukuma, kas izraisīja ugunsgrēku uz klāja. Indijas varas iestādes paziņoja, ka visi 14 apkalpes locekļi tika izglābti ar Omānas krasta apsardzes palīdzību un atradās drošībā. Atbildība par uzbrukumu tiek saistīta ar Irānas revolucionāro gvardi un Irānas eskalāciju. Ja Irāna jūtas brīva jebkurā brīdī bloķēt Hormuza šaurumu, kad uz to tiek izdarīts spiediens, tad Ķīnas solījums par stabilitāti kļūst bezjēdzīgs. Ķīna ir atkarīga no enerģijas, kas tiek transportēta caur šo reģionu, taču cenšas nemaksāt politisko cenu par Irāņu sabiedrotā ierobežošanu. Donalds Trumps saprata šo pretrunu un pievērsa tai uzmanību. Rezultāts ir spēcīga maiņa. Saūdarābija un tās kaimiņi sāk apzināties, ka Ķīna nav miera garants. Tā ir tikai vēl viena lielvara, kas cenšas gūt labumu no krīzes. Rijāda zina, ka Vašingtonai ir savas izmaksas, prasības un spiediens. Bet viņi arī zina, ka, kad Trumps runā par Irānu, viņš runā ar sankcijām, ar floti, ar stingrām sarunām un ar tiešu prasību. SIA runā par stabilitāti, bet ļauj Teherānai pārbaudīt robežas. Pati Trumpa vizīte Pekinā to parādīja. Al Jazeera apgalvoja, ka ASV amatpersonas izdarīs spiedienu uz Ķīnu, jo Ķīnai ir ietekme uz Irānu. Kāpēc tad tā neatver ceļu? Ja nav, kāpēc Persijas līcim būtu jāuzticās Pekinai kā reģionālās drošības garantam? Saūdarābija tieši šajā jautājumā vēršas pret Ķīnu. Persijas līcis redzēja, ka Pekina nevēlas iesaistīties konfliktā ar Teherānu, nevēlas pievienoties Trumpa spiedienam un nevēlas zaudēt piekļuvi naftai. Apvienotie Arābu Emirāti arī demonstrē šo jauno aprēķinu. Laikraksts Guardian ziņoja, ka Abu Dabī ir pātrinājis naftas cauruļvada projektu, lai apietu Hormuza šaurumu un aizsargātu savus naftas eksporta sūtījumus ar Irānu saistītās blokādes apstākļos. Ja Irāna izmanto šo maršrutu kā spiediena instrumentu un Ķīna to neatrisina, katra Persijas līča valsts sāk meklēt savu risinājumu. Aģentūra Associated Press ziņoja, ka Irānas ārlietu ministrs Abbas Arakči paziņoja, ka Teherāna neusticas Savienotajām valstīm un ka tā ir. Kuģi drīkstētu šķērsot Hormuza šaurumu tikai tad, ja tie nav karā ar Irānu un koordinējas ar jūras spēkiem. Šis teikums palīdz saprast, kāpēc Persijas līča reģions ir trauksmē, taču Sī labprātāk paliek ēnā. Viņš vēlas ietekmi bez politiskā noduluma, līderību bez konfrontācijas un prestižu bez riska. Trumpa vizīte izjauca šo pozu. Tagad tas, kas notiks tālāk, ir cīņa par kontroli. Saūdarābija visticamāk turpinās atvērt diplomātiskos kanālus, lai novērstu Irānas iejaukšanos un neļautu līcim uzsprāgt. Reģiona valstīm jāstiprina loģistikas, enerģētikas un militārās alternatīvas, lai nepaliktu atkarīgas no Teherānas noskaņojuma. Ķīna centīsies saglabāt starpnieku tēlu, taču tai būs jānes atbildība par to, ka tā nav savaldījusi savu sabiedroto Irānu, kad krīze sasniedz visjutīgāko punktu. Un Trumps turpinās izmantot spiedienu uz Irānu, lai parādītu, ka tuvo austrumu stabilitāti nevar uzticēt Xi Jinpingam. Es esmu Milsons Alves Globāli, un mans mērķis ir katru dienu sniegt tev patiesu un precīzu informāciju. Ziņu saites ir atrodams video aprakstā. Nospied patīk šim video, abonē kanālu un beigās ieskaties komentāros, lai vēl vairāk iesaistītos Milsona Alves kopienā.